Jelgavā pie Zemgales olimpiskā centra sastumti ap 1500 kubikmetriem sniega. Lai to visu aizvestu, 10 automašīnām būtu jāstrādā visu dienu. Šodien autovietā tiek atvesta Kanādā ražota sniega kausējumā mašīna, kas visu varēšot paveikt nepilnās 4 stundās. Šeit mēs iesaistām tikai ir mašīnas operators, iekrāvēji un viss vairāk cilvēku nav nepieciešami. Šī mašīna spēja izkausēt stundā 200 līdz 200 kubiem sniega. Tas ir apmēram 12 mašīnas. Tad tas ir ļoti liels iegūms un nav satiksmes problēmas. Iekrāvēji kausējumajā tvertnē ieber ap 60 kubikmetriem sniega. Apmēram pēc 20 minūtēm tas ir izkusis un tiek izliets kanalizācijā. Stundā sniega kausējumā mašīna patērē 325 litrus dīzeļdegvielas. Krievijā šādi agregāti veiksmīgi darbojas jau 5 gadus, taču Latvijas pilsētās ekonomija varētu arī izpalikt. Nelielās pilsētās, es domāju, tāda mašīna nav izdevīga, bet mums ir arī mazākas, tādas, kuras var arī privātmājas pagalmā novietot. Kā mūsu aprēķini liecina, tad šī mašīna paliek izdevīga tajā brīdī, kad ir jāvada sniegs vairāk kā 5 km. Tad ar katru nākamo kilometru šī mašīna sāk atmaksāties. Tādās pilsētās kā Jelgava, piemēram, tas varētu būt netik rentabli varbūt. Apskatīties mūsdienīgo iekārtu darbībā ieradušies interesanti te no visas Latvijas, taču par iespēju pielietot pagaidām izvairīgi runā visi pārstāvji. Man pat ir grūti teikt, jo es neviens skaitlis neesmu redzējis par šo konkrēto gadījumu. Es pat nezinu, cik viņš tāds maksās un kā viņš maksās un cik tas kubikmetrs izmaksās. Jo rēķiniet, viena lieta ir tas, ka ir izmaksātās degviela daudz izmaksā. Ja, kāda ir realitātei, būs tā visa lieta, ja, ko būs ļoti daudz pretinieku no zaļo puses, tas uzreiz, kas gribēs šo lietu piegriezt ciet, ja. Bet, es, piemēram, uzskatu, ka Rīgā centrā ļoti efektīvi viņi varētu nostrādāt. Ja izmēģinājumi būs veiksmīgi, sniega kausējumās mašīnas varētu tikt ražotas rūpnīcā Amplanta, taču pagaidām arī Jelgavas pašvaldība vēl nevar atbildēt, vai tās varētu tikt izmantotas arī pilsētas atbrīvošanai no sniega.